Mēs Rīgas starptautiskajā lidostā tikko noparkojām auto, dodamies uz terminālu, lai jums šodien parādītu, kā mēs dabūsim eksporta numurus Nīderlandē un kā atzīsim vēl vienu auto no Beļģijas. Dodamies uz terminālu. Kamēr gaidām lidmašīnu, mums ir jāapskatās daži pasūtījumi un gaidām lidmašīnu. Tad esam nolaidušies un tagad mums nākamais transports ir vilciens līdz Nīderlandes hotelim. Īstenībā tie ir 3 vilcieni ar vairākām pārsēšanām. Un dodamies uz vilcienu staciju. Pirmā vilciena pieturā gaidām vilcienu uz Nīderlandi, uz Enschede. Pēc 10 minūtēm būs klāt un laižam tālāk. Un šis vilciens atkal būs kaut stundu 10. Mēs nokavējām vilcienu šo, jo mēs tad liekam klāt iPhone un mēģinām tikai parādīt to karti. Mums vienkārši izmetās ārā maksāšanas kartes, nevis tā kā biļeti. Kaut vai tu uzsēsi screenshot un mēģini pielikt klāt, uzreiz maksāšanas kārtas ārā un tu nevar noskanēt. Tad mums jāgaida pusstunda līdz nākamajām vilcienām. Jā, un kaut kāda stulba sistēma tik līdz un tie džeki, kas nezinu, kā viņi sauc tos vilcienus vada, viņi teica iPhones. Jā, iPhone'am ir tāda problēma, kad lietas lāt un nevar. Kā viņi to nav izdomājuši, es nezinu. Gaidām nākamo vilcienu. Kā jūs varat zināt, ka mēs esam Nīderlandē? Redzot šos, uzreiz var atpazīt. Bet tagad ejam ar kājām kaut kāds 500 metrus līdz hotelim. Beidzot esam atnākuši, ejam iekšā, iečakojamies. Gaidām brīdē. Atbraucām uz vietējo CSDD, salīdzināsim numurus, uztaisīsim eksporta numurus šeit uz vietējā CSDD. Jā, nu redzam, kādas numurus, kādas mašīnas tiek salīdzinātas šeit. Tikko noņēmām vecos numurus un mums ir jāizbrauc, jādabū jaunie eksporta numuri. Bet, nu jā, šeit nedaudz savādāk viss izskatās. Dabūjām numurus un tad pastāstīšu, kā dabūt numurus un apdrošināšanu. Pirmkārt, jums ir jādodās uz šādu vietu, kā CSDD. Pēc tam jums ir vajadzīgs kaut kāds servis vai auto dīleris, kas jums uztaisīs gan numurus, gan apdrošināšanu. Bet šajā gadījumā ir atvaļinājuma laiks un pusi no servisiem vienkārši negrib darīt un otru pusi teica, ka var uztaisīt tikai numurus. Tāpēc mēs uztaisījām numurus un onlainā uztaisījām apdrošināšanu. Tā kā viss ir izdarīts, laižam apakaļ uz viesnīcu un laižam uz Beļģiju. Redzam to, ka mums dega kļūda par riepspiedienu, bet riepspiediens iet, tas Žeks teica, sludinājumā bija norādījis to, kad neiet kāds sensoriem. Bet jā, diezgan interesants sajūta ar šādu automobīlu braukt. Tad neko redzam, mūsu oranžais stāv apašā un pametam šo vietu, dodamies uz Beļģiju. Ielējām dārgo degvielu, beidzot varam braukt.
mašīnu un laižam tālāk. Bet nu tāds auto pasaules nostūris vienkārši. Pilns ar mašīnām kaut kādā mazā miestā. Uzpildamies un dodamies tālāk. Bet pirms mēs turpinām ceļu, apstājāmies šeit, lai nedaudz iekost un tad varēsim turpināt tālāk. Mēs apstājāmies šādā Street Authentic. Jāsim klasisko burgeri un chicken burgeri ar frīti. Gaidam. Mūsu mega burgeri ir klāt. Īstās mega labi. Ķeramies klāt. Un tikko iebraucām Nīderlandē un lāk mums ir kondicionieris, jo paskatāmies ārā grādi braucošā mašīnā. Nevis tas ir stāvējusi saulē, bet braucošā ir 37. Ārā ir 37 grādi un mums ir paveicies, ka šeit ir kondicionieris. Ja nebūtu kondicionieris, tad es nezinu. Bet mums nav paveicies to, ka lūk nevar aiztaisīt. Nevis pašu stīklu, bet to audumu, lai nespīdētu iekšā saule. Bet to jau var paciest. Iedomājieties, ja neiet kondicionieris. Turpinām ceļu. Anything you like, baby, I'll be down for where you are tonight. Got me going psycho, walking through my mind, looking like an icon. Tad nu, mēs esam iebraukuši Vācijā un viss pagaidām veiksmīgi. Turpinām ceļu un ārā vēl joprojām 36 grādu plusā. Un redzam to, ka nav neviens mākolīts. Laikam sākšu lutiņu. Zinām, ko nozīmē tās 4 svītas, ka mēs reāli varam izbaudīt šo mašīnu. Tā kā viņi būtu jābrauc ikdienā. I'ma take it. Promise you that I'ma take it. Un šī ir vēl viena lieta, ko tu nevari paredzēt. Sastrēgumi, avārijas un sastrēgumi. Jau stāvam kādu pusstundu un navigācija rāda kādas 40 minūtes, šis viss jau velkās. Un jā, iedomājieties, ja jūs kaut kādu kuģi vai ko paņemat, un jums šādi radās nākamais kuģis rītdien. Jūs paliekat par nakti mašīnā. Vai nu droši vien braucat vienkārši pa ceļu. Traki. Auģikam nebija vispriekš. Droši vien aizšķetījās telefonā. Neuzmanības pēc droši vien uzskrēja, jo viss šīs avārijas noteikti tikai un vienīgi neuzmanības dēļ. Lietojot telefonu, arī savu spēju neapzināšanu, kaut ko trako uz lielceļiem vai pirmo reizi uz autobāņu. Esam prātīgi, lai nebūtu jāatrodās tādās situācijās. Bet turpinām savu ceļu uz Latviju. Ko uzpildījām otro bāku un degvielas cenas ir krāsti mainījušās. Ja piemēram 5 minūšu attālumā pie bāņa maksā 2,70, tad šeit 2,17 bija apmēram 50 centi. Uzpildījām degvielu un laižam tālāk. Šī ir reāli otrā uzpilde. Esam kaut kur Vācijas vidū. Pulkstens ir apmēram 10. Turpinām braukt. Un pēc 1 kilometru mums ir Polijas robeža. Nogurums ir jūtams pamatīgs. Pulkstens ir pāri 1 un meklēsim kādu vietu. Mēs varam nedaudz atlaisties un atputināt acis. Tad nu iebraucot uzreiz iekšā Polijā, apstājāmies pirmajā tankštelē un uztaisījām šādu mazu gultiņu, lai varētu vismaz izstiept kājas. Tad nu
Ejam gulēt, pagulēsim kāds 2 stundas un tad jau turpināsim ceļu. Jā, nu tomēr mums sanāca nedaudz ilgāk pagulēt, jo mums šajā viesnīcā baigi labi sanāca. Un ēd gulēt, un pulkstenis ir kaut kādā 8 no rīta. Ceļamies un ejam paņemt kafiju un braucam tālāk. Pildām bārku, 3. reizi. Esam Polijas vidū. Laikapstākļi lutina. Pirmo reizi nejūtos tik ļoti saguris braucot, jo reāli pirmo reizi izgulējāmies panāk. Bet uzpildām degvielu, turpinām braukt. Здравствуйте. Будет за 2. Это тоже. За 2. Это тоже. Не наш? Ja могу взять золото, ale карту я отдам рублей. Тогда не надо. Тогда она сама. Spasībā. Tad nu gribēju samaksāt arī uzreiz pa Paulu, bet nevarēju un tāpēc viņai būs jāmaksā atsevišķi. Nu neko. Manish on that beat, shebang. All of my ops say that. Спасибо. Esam tikuši veiksmīgi līdz Varšavai. Braucam cauri. Pajādām jūtamies labi. Mašīnā viss kārtībā. Turpinām braukt. Tad uz autobānu bija izveidojies vēl viens sastrēgums, ir kaut kāda avārija. Iebraucām kaut kādā nobrauktuvē pilsētā. Uzpildījām degvielu un paēdām. Tad nu laižam tālāk. Notiek pasties džekam vienkārši. Nu, tūlīt būs. Ej, tu nostīja latviešu numuru vēl. Poļu autobāņu. No Nīderlandes. Ja viņš no Nīderlandes ir atbrauc, es nezinu. Lācis. Nu, cik šitās veselīgi izskatās? Redzam to, ka esam iebraukuši Lietuvas Republika. Veiksmīgi esam mērojuši jau diezgan tālu ceļu. Vēl palicis pēdējais posms. Esam iebraukuši Latvijā. Beidzot. Pulkstenis ir gandrīz 9. Gandrīz 9, apmēram 2 pilnas dienas vienkārši maucām, braucām, dabūjām pagulēt. Bet esam nonākuši veiksmīgi Latvijā. Aizbraukšam līdz Rīgai pēc auto un tad jau dodamies uz Skrundu. Esam tikuši veiksmīgi līdz servisam un dodamies uz studiju. Tad nu esam veiksmīgi atpakaļ mājās. Un, ja jūs kaut ko palaidāt garām, pārsēšu visam pārāti. Ja jūs braucat uz Nīderlandi pēc auto, ja tā ir privāta persona, tad jūs to privātu personu dodaties uz vietējo CZD. Jūs uzreiz pārrakstat to auto uz savu vārdu. Un tad jums jāiet ir taisīt eksporta numuri. Parasti tas ir apkārt CZD, kaut kur netālu, ir kāds servis vai kas to dara.
Tā kā mēs bijām diezgan agri un mums neizdevās atrast nekādu servisu, mums bija jābrauc uz veikalu, uz detaļu veikalu, kur pārdod automašīnas rezerves daļas. Tur viņi uztaisīja mums numurus un tad jau seko apdrošināšana. Apdrošināšana teica, ka var uztaisīt online. Tāpēc aizpildījām anketu, samaksājām 80 eiro un mums ir apdrošināšana un numuri. Varējām doties ceļā uz Beļģiju pēc otras mašīnas. Beļģijā ir tieši tas pats pa lielam. Jums ir vajadzīgi automašīnas dokumenti, pārdošanas pirkšanas līgums un jūs varat doties uz kādu no eksporta numurzīmu taisīšanas vietām. Vai arī paši doties uz CSDD, bet tad jums ir vajadzīgs pieraksts un tā tālāk, un tas viss sarežģīja. Tad jūs paņemat savus dokumentus, dodieties uz eksporta numuru vietu, kur to taisa, tās ir tā kā aģentūras vai tā to nosaukt tā kā aģentūra. Ja jūs iesniedzat savus dokumentus līdz 9 no rīta, tad jūs varat dabūt viņus tajā pašā dienā. Bet tā kā mēs zinām, ka es nevarēju tik ātri viņus dabūt un vispārējo, man bija jāizvelk cita loza, kas ir Lietuvas eksporta numuri. Bet kā es tos dabūju, pastāstīšu nedaudz citā video, bet līdzīgi notiek ar auto eksportēšanu. Pa lielam jums ir vajadzīgs līgums, mašīnas dokumenti un varbūt jums var paprasīt, ja mašīnas vērtība pārsniedz 3000 eiro, jums var paprasīt bankas pārskaitījumu. Bet pārējais viss ir. Un, protams, pasi vai derīgi ID. Tad, jūs braucat mājās. Palielam, tas arī viss. Kā vienmēr, izvēlamies savus auto droši un tiekamies nākamajā video.